Nu, esiet sveicināti kanālā. Izklaides un vēstures relikvija. Apskata. Nu, mazliet par šito vietu. Tur, kur kamera skatās, tur dārs ir bijis. Tā māja zudusi. Un aiz dārs krustojums ceļi, jā, tagad viss lauks. Nu, protams, ka meklēts te ir. Jā, nu, šodien kaut kādas cerens te ir bijušas, gan jau kāda palikusi. Vējš mazliet traucēs, laiks samācies, jā, tāds it kā nesmīlā, bet tāds miglains smags, nu, tipiskais rudens laiks. Jā, pirmās saunas bijušas jau. Šitie rugāji jau ļengani. Pa nakti mazliet lietas bija, zem būs atkal labāk vadīs. Nu, vairāk te nav ko pastāstīt, jā. It kā lauks vec, var atrast visus tos laika periodus. Bet tajā Kaunlietē dārzā tur nezinu, tur cer sīk nauda bija tur. 1, 2, 3. Tās labi skan būs arī pausīts, bet paļaujoties uz mitrumu, gan jau kāda būs palikusi. Nu, ko? Mēģināsim kaut ko atrast šodien. Burtiski pirmais signāls pie mašīnas. Domāju, kaut kāds štruns, bet viņš kniedi, poga kaut kāda. Izsās pēc pogas. No, ornaments nav. No, netīkās man viņu vairāk tīrīt. No, labi. Nu, varbūt monēta, varbūt nē. Kaut kas monētai līdzīgs. Nu, kādreiz bijusi monēta. Pēc viss spriežot viņa nemaz nav diezko jauna. Pēc solīdi izstās. Nav vēl viena, man liekas, tikpat neosām monētiņa būs. Poga, tā poga laikam ir bijusi. Poga, kaut kāds raksts ir. Nu, kaut kas tur ir, puķi kaut kāda. Nu, kamerā redzams. Nevarēja saprast no sākuma, kas ir virspusē. Karota ir. Nu, karota vec, krās nepareiz. Cer laika karota ir. Neko darīt. Misiņš. Otrais šo sezonu. Skanēja, viņš briesmīgs, domāju, ka nekas jēdzīgs nebūs. Tā kā dvīņi. O, šits skaistāks. Iepriekšējais bija man 3 video, tas nolūs. Tā priekša. Jā, redz, ka es mocīju ārā. Bējās lielāk bēdri izraka. Visur, ja paveicās datējumu dabūt, nav redzams visur, kur palaus. Tas aizslēgs tāds bija. Varbūt ūmeņa laika, varbūt cariskais. Nezinu, uzreiz noteikti. Nu, šitas nav tā sabojāts. Jā, signāls ir pamatīgs. Labi. Toreiz svēra 2,5 kg, man liekas, kas svēra viņš. Nu, pēc atmiņas sāka. Šitam zemi izņemts, nu arī viņš tāds jaudīgs. Nu, kā teicu, ceranīts te var atrast. Izstās, ka ir 3 kapēki pēc izmēra. Nu, tīri ņipro jau būs. Nu, nevar ieraudzīt gāda. Kaut kas jau te ir uzlipinājies.
Kaut kas ar nulli beidzās. Nezinu, te. Nu, tagad droši vien, ka labāk būs. Es vienmēr garām kamerai skatās. Pēc tam safilmē redz, ka blakus zāli ļoti labi kontrastējās. Nu, monētiņa vai poga, atkal minēta. Poga. Nu, neko diži. Nē, es pacēlies saucēt. Nu, šort nofilmē. Es jau zinu, kas tur ir. Kārlis 12. Kā es tur ģērbonu rādu, nezinu. 5 soris. Atkal jau vairāk viņa beržē, jo viņš struntīgāks. Nu, sudrabs. Nezinu. 1700 kaut kāds pirmais laikam. Pirmais gads, ka kabatā bāsta. Sadivs, gan prieku. Ja nemazina. Tāds muļš, tāds lauķels. Aizmēslots. Pēc kaut kādas lakses te ir nomalkuši. Dubļiem apērties. Nu, man liekas, ka krēkla sākta. Vai nu zirgliets. Te viņa tāda dubļi. Nē, sākta tā ir bijusi. Daļa no adatiņas palkusi. Baigie dubļi te ir. Bet kam mūsdienās vieglo? Stulbais jociņš. Nu, signāls virspusējs. Pēc tam ieraudzīju. Kas tas ir? Cer laika kapēka. Nu, jā. 2 kapēkas pat. 1000. Nu. Nevar ieraut. 1800 kaut kāds. Nu, labi. Lauka apstrādājot, viņš vienkārši izarts. Nu, vēl viena. Trīnieks. 46. gada. 1946. gada 3 kapeikas. Ļoti reta monēta. Mazliet līdzinās zeltam. Nu, reti viņi nav. Zeltam arī mazliet. Nu ko, uzmetīs acis atradumiem. Pāris ceranītes. Šeit 1908. 1901. Šitā virspusē mētājās. Šitā arī virspusē. 3 kapeikas 46. gada. Nu, ceru laika monētas būs jēdzīgi notīrīsies. Viņš tikai mazgāts ir. Jā, mistiskā kaut kāda kniede. Kaut kur redzēts tas ir. Jā, es nevaru uzreiz pateikt, kur viņš. Pirmā pasaules kara laika. Kaut kas man liekas redzēts. Šits jāsmējās, pa tums atrada krāsu labi, jā. Nevarēja redzēt vairāk nekā. Tamai iemetīs kastē no alumīnija. Jā, te pāris pogas. Nu, viss filmēts. Jā, nu, šis, protams, kā vienmēr, es sudrabu atrodot. Vienmēr gribās par to ieraugot par marku saukt, jā. Nu, markā man tas pats kalējs virsū, jā. Jā, nē, 5 soris. 1700. gads uz robežas. Jā, vai kaimiņam jāmet par žogu pāri vai jāstiep. Nu, pēc tās vērtības labā stāvoklī, ja šitas jau tāds
very good, jā, aiz matiem pievilkt. Labā stāvoklī 20 līdz 30 eiro, jā, jo pār pa 2 miljonu tirāžu. Jā, Kārlis 12. Es, kad atrodu Kārļa 12. monētas, bildi vienu mēģināšu pievilkt, jā, slikti beidz kā visi šitie iekarotāji svešu teritoriju. un 1900, sākuma versija bija 1718. gadā, ka Norvēģijā viņam ienaidnieka lodi trāpījusi, jā. Un tad viņa vēlreiz izraka 1917. gadā Zviedri, no Zārka, jā, pārbaudīja. Pēdējais slēdziens, ka kāds no savējiem, jā, bija iemauts viņam musketi, tur caurums tāds nopietns. Viņš bija piegriezies, jā, 20 pār gadus pie varas, jā, un kopš 1698. man liekas, ka viņš. Un tik karo visu laiku, tur jau pusi Zviedrija vīrieši bija Zviedrijas jau karos, jau krituši. Viņš vienkārši bija apsēsts, jā, ar karošanu, tas čaus. Tur ir interesanti, tu pausiet. Vienīgais draugs Eiropā palika viņam tur. Nosīt Eiropā, Turku sultāns vai Krimas Hans, kaut kur viņš tur dzīvoja pie viņa, jā, zin, beigās tas nevarēja viņu ārā dabūt. Visi šitie čeļi vienādi beidz, jā, beigās pasauli apvienojās un sadopā. Kaut kur. Jā, nes kāpēc, jā, tas vienmēr man ar viņu asociējās, jā, viņš nebija pozitīvais. Šitas brīnums. Man ir video par tādu gludekli, jā, šitas ir redzams nezinu, kamera rāda, nē, tur tās ribas ir, jā, tev liek iekšā to čugunu gabalu, ko pirms tam oglēs vai kaut kur tur uzkarsē. Parasti oglēs plīci. Un te bija tas vāks, jā. Parāva augšā, knaibliem iemet iekšā, vāks ciet. Jā, šeit viens rokturs palicis, otrs nolūz, tāpēc viņš arī droši vien, ka izbliez. Varbūt, ka viņa traktors salauz vai ka māja likvidē, to nezinu, tad tas ir rokturs, jā. Es biju šitos rokturīšus atradis, nevarēju saprast, kur tādi skaisti rokturīši. Tad divas skrūvas viņš demontējās, jā. Skrūvas no dzēvušu proģiski aizgājušas. Jā, tagad es zinu, jā, šitie leņķīši no bronzas, jā. Te rokturs augšā. Un tas mehānisms nezinu. Te pie tā roktura bija tāds mehānisms ar to šīberīte. Aiz viens svirs parāta, viņš pacēlās uz augšu, nofiksēja, un tad, kad iebāz to karsto iekšā, tad aiztaisīja cieti. Vai otrādi, ja vajadzēja sākt darbināt gludekli, jā, tad pacēla uz augšu, izpurināja to čugunu, to plāksni ārā. Čuguns ļoti siltumietilpīgs, jā, priekšmets. Bronza bija vislabākais vadītājs un tā drēbīte. Viņa nepiedeg, jā. Viņš ideāls materiāls, kamēr elektriskos nebija izdomājuši. Jā, tā virsma bronzas gudekļiem bija visvairāk piemērota. Atradums mūsdienās rets, jā, tad kaut kādi 3 kilogrami bronzas, jā, pusmetra dziļumā detektors tādu ņēma. Bet man pirmais bija tāds nokuss, bija kaut kur pārcentušies. Tas ir lūžņos nodots, šito varbūt, ka es saglabāšu. Diži vajadzīgs nav, ārā mēs žēl. Kā agrāk teikt, vajag nokrāso un izmet. Jā, tā vēstures relikvija. Es domāju, ka viņš kaut kāds pagājušās 100 gadus 30. Varbūt ir cēri redzējis, jā, to atkal nevar zināt, viņas visos laikos izmantoja.
visa zemes elektrifikācija jau reāli 30. gadu. Nu, pirms kara vēl ne visur bija tā elektrifikācija, jā, nu, tad neko. Jā, gludina kā var, jā, jāiet uz zaļumu balli izkauties, jā, večiem, taču negludinātā kreklā neies turien. Nu, humors melnais. Nu, tās straciens, jā, kā es te runāju, čau. Jā, tagad ar tiem atradumiem, jā, nu, nav tādas vietas, kur kāds jau nebūtu bijis, sevi ieskaitot. Jā, nu, te jāpriecājas pa katru, jā, kad tu izvelc tādu gludekli, jā, no misiņa. Godīgi sakot, tas ir prieks. Nu, pa sudraba monētu ar, protams. Padilus ir, bet nu, tā ir vēstures liecība. Nu ko, ar to tā ir beigsim un tad līdz citai reizei.